Lūdzu, šeit mums ir Latvija, kas mums ir mīļā māte zeme Latvija, tā ir tirgotāji, mums faktiski ir apstājušies pat ostas darbi, mums ir cilvēki sakrāvuši ir graudus kuģos, bet viņi nebrauc projām, jo mums ir kaut kādas sankcijas. Tad viss šeit ir nostupēts. Eiropa mums ir visu nostupējis, aizvērusi pilnīgi visus ražošanas lietas, aizvērusi cietu rūpnīcas un tā tālāk. Mums te ir sabraukuši tikai gastarbaiteri, mēs varam uz kurjeriem uz kaut ko tādu strādāt. Varbūt pasakam Lexit vienkārši un lecam ārā no tās Eiropas un lai viņa pati mums atdod tos visus Rail Baltica kredītus. Rail Baltica, kas tiek būvēts dēļ tā, ne jau lai dēļ cilvēkus trafikotu, bet lai būtu kara tehnikas trafiks un toksisko atkritumu trafiks no Eiropas uz Latviju, uz Latvijas, ja, tad šiem te uzbūvētajiem poligoniņiem, termināļiem, ko mans tēvs jau teica, paldies viņam par to jau 20 gadus atpakaļ, ka te plāno izveidot poligonu priekš atkritumiem. Un te vairs, kad cilvēki būs tik maz, kad nebūs vairs balstiesība, kā jau tas tagad redzams ir, tad saka, šeit ir toksiski atkritumi, jums kaut kas nepatīk, brauciet projām. Bet labi, mēs te paliekam kā indiāņi, mēs te paliekam un cīnamies. Raspberries, puķim raspberries, stādīsim avenes un visiem būs laba veselība. Tas tā.